Esi sveicināts šajā brīnišķīgajā dienā, pavasara dienā, un tāds smuka arī saule šodien ir. Un mēs šodien runāsim par gavēni, un es gribu pateikties Dievam, ka tā ir tik brīnišķīga iespēja, ka mēs varam tā tiešsaistē savienoties, un es tev gribu sacīt, ja tu gribi vēlāk pierakstīt šos 15 punktus, par kuriem es runāšu, vai arī vēl pārklausīties, tad tev viņus vajag 30 dienu laikā, jo es saprotu, kad ir izmainījusies tā situācija, kad Facebookā tur paliek tikai 30 dienas, un tātad es sveicu katru vienu, kurš skatās šo video, un es ticu, ka tas tev palīdzēs būt efektīgākam savā lūkšanu dzīvē, un ja tu esi cilvēks, kurš jau ir gavējis, tas tev iedrošinās un dos kādus papildus vēl tādus punktus, ka tu vari vēl efektīgāku savu gavēni darīt. Vai arī, ja tu neesi gavējis, tad tu varbūt sāksi, jo tu ieraudzīsi šos lielos ieguvumus. Šajā īsajā video es negribu runāt tik daudz izsmeļoši par to, ko mums gavēnis dod un ka tas ir vērtīgi, bet es runāšu vairāk par to, kā mēs to varam uzlabot. Tātad vienalga, vai tu esi iesācējis un nevienu reizi neesi gavējis, vai arī tu esi kādreiz to darījis un tad pametis kādu laiku, lai tas tev atkal no jauna uzjunda. Un pirms mēs sāksim, mēs pateiksimies mūsu debes tēvam. Mīļais kungs, es tev pateicos par katru vienu cilvēku, kurš arī tiešsaistē tagad ir pievienojies, un tas rāda, ka viņiem ir slāpes, arī tiem, kas vēlāk to skatīsies. Svētī katru vienu ar vēl lielākām slāpēm pēc tava tuvuma. Un šodien, Tēvs, kad mēs runājam par gavēni, kā tev tuvoties efektīgi, kā saņemt, kā cīnīties šo garīgo cīņu efektīgi, kā saņemt visu, ko tu mums esi paredzējis šī dzīvē. Es lūdzu, lai katra viena gara acis tiek vairāk atvērtas, un katrs viens vairāk iemīl šo tuvošanās veidu tev caur gavēni, un dod žēlstību arī man šo stāstīt. Jēzus vārdā. Āmen. Un es pirms arī gribu pateikt, ka šis nav mans oriģināls. Es bieži pievienojos tad, kad es lūdzu, īpaši, kad es lūdzu mēlēs, es paskatos vai Facebookā vai kādā citā saitā nav vēl kādi ticīgie, kas lūdz mēlēs, un tad es pieslēdzos līdzi, un tad tas ir tā arī man ļoti iepriecinoši un efektīgi. Un tā es arī atradu mācītāju Tedu Šatlsfortu junioru. Teds Šatlsforts juniors. Un viņš ļoti daudz, pilnīgi nesen, ir tieši par gavēni dažādas materiālus radījis. Un ja tev interesē vēl plašāk, un ja tu saproti angļu valodā, tad tu vari arī paskatīties to saitu, kas saucās christianfastingguide.com. christianfastingguide.com. Vai arī tieši burtiski, ko es šo īso video paņēmu, un tas saucās Christian Fasting 15 tur iemesli. Tad arī tā tu vari meklētājā uzrakstīt. Es ņēmu no YouTube šo. Bet arī tiem, kas angļu valodu nesaprot, varbūt tu neesi arī tā atradis, es tev gribu šos 15 punktus īsumā pateikt. Un es ļoti iesaku, kad arī tu vari ņemt kādu laiku un pierakstīt, lai tev viņi paliek un nepazūd. Tad, kad mēs gavējam, Jēzus neteica, ja jūs gavējat, viņš teica, kad jūs gavējat. Un tas ir Mateja 6 un, laikam, tūlīt paskatīšos to, aleluja, 16. Un kad jūs gavējat. Un tad viņš dod tāds norādījumus. Arī pirmie kristieši gavēja. 2 reizes nedēļā gavēja. Tas nozīmē, ka viņi jau tā tuvāk bija tai pirmajai draudzei, un arī viņi pārņēma tātad pirmās draudzes šos ieradumus. Un arī mēs varam lasīt apustuļu darbos, tad, kad viņi lūdza un gavēja. Dievs runāja uz viņiem, lai nošķir Saulu darbam, kuru Dievs ir aicinājis. Tātad pirmais punkts. Gavēšanai ir mērķis.
Un mūsu mērķis nav vienkārši mērdēt savu miesu vai pierādīt Dievam, ka mēs esam tādi dedzīgi kristieši, bet mūsu mērķis ir tuvoties Dievam, būt ar viņu ciešā sadraudzībā. Un tad, kad tu aizliedz kaut ko savai miesai, tu aizliedz kādu patiku, kas ir ēšanas patika, un, protams, ka tur būs izsalkums, bet tu apklusini savu miesas balsi, tu apklusini savu visas pārējās skaļās balsis. Es vakar klausījos arī, vai šī rītā laikam, es nezinu, kā tur tas tituls viņam ir aizmirsu, bīskaps noteikti, bet Dags Hevards Milas, un viņš sacīja, ka mums ir ļoti daudz ārpusē tās skaļās balsis, un mums ir jāapklusina, lai mēs varētu pacelties vairāk garīgajā, ieiet atkal garīgajā svētajā garā. Un tad lūkšana mēlēs mums ļoti palīdz, bet ja tam mēs pievienojam gavēni, tas ir vēl efektīgāk. Tātad vienmēr ir mērķis mums tuvoties Dievam, būt ciešākā sadraudzībā ar viņu. Otrais punkts. Liec sev konkrētu specifisku mērķi, ko tu tajā konkrētajā gavēnī vēlies sasniegt. Un ja tas ir tāds īsāks gavēnis, varbūt tev tas mērķis nebūs tāds tik ļoti liels, ja viņš ir garāks, vairāku dienu gavēnis. Tas ir ļoti nozīmīgi, ka tu liec šo konkrēto specifisko mērķi. Varbūt tas ir tavu tuvinieku pestīšana, varbūt tas ir, ka tev ir kāda vajadzība finansiāli, varbūt tu gribi braukt uz kādu konferenci, kas dārgi izmaksā un tev nav finanses un lai Dievs pašķir to ceļu. Vienalga, kāds tas mērķis arī nebūtu. Bet tātad tu noformulē un tu pasaki Dievam, par ko tu šajā gavēnī tici, kas lai tiek padarīts. Jo arī vēstulē Filipiešiem Pāvils saka, lai mēs darām savas vajadzības zināmas Dievam. Tātad konkrēti uzraksti, kāds ir tavs mērķis, noformulē savu mērķi. Trešais. Izvēlies kāda veida gavēni tu darīsi. Gavēņi Bībelē ir dažādi, ir tādi, ja ir tāds ļoti akūta situācija dzīvībai, bīstama situācija, kā piemēram ebreju tautai, kad viņi, ieskaitot arī Esteri ķēniņiem, viņi neēda un nedzēra. Bet mēs nevienam neiesakam tādu gavēni neēst un nedzert. Bet tur ir citi gavēņa veidi. Ir tādi, ka tu dzer tikai šķidrumu. Varbūt, kā mācītājs Rodnijs ļoti uzsver arī, tev varbūt tu gavēji no kafijas, no visādiem tādiem dzērieniem, dzer tikai ūdeni, tīru ūdeni. Vai arī tev ir gavēnis, ka tu daļu no dienas gavē, piemēram, no saulēkta līdz saulrietam, vai arī kāds cilvēki līdz 6:00 viņi gavē, vai arī tu izlaid kāds ēdienreiz. Tas ir atkarīgs no tava veselības stāvokļa un vispirms jau arī no tava ticības mēra, no tava garīgā brieduma, un izvēlies atbilstoši, kāds tev ir. Piemēram, iesācējiem, tas ir 4. punkts uzreiz, cik ilgi tu gavēsi, cik ilgi. Un iesācējiem ir ļoti labi, ka tu gavē vienu dienu. Varbūt tu nevar vienu dienu uzreiz, tu paņem kaut vai izlaid vienu ēdienreizi un izlēm pirms tu sāc šo gavēni. Tādēļ, ka izsalkums ir vienmēr, un ja tu domā, redzēs, cik tā lies, tad jau aizies līdz pirmam izsalkumam tikai. Tev vajag izlēmt to pirms tam. 5. Tu sagatavojies garīgi un savā prātā. Tas nozīmē, ka tu lūdz, lai Dievs tev atklāja kādas lietas tavā uzvedībā vai tavā raksturā, kaut kas ilgstošāk jau ir, kas tev ir jānožēlo, lai tu vari iet gavēnī ar tīru, ar šķīstu sirdi, ar sagaidošu garu. Jo Psalms 24, 3 un 4, Psalms 24, 3 un 4 saka, kurš kāps tā kunga kalnā, kam šķīstas rokas, šķīsta sirds. Tātad mēs gribam ar gavēni kāpt tā kunga kalnā. Tu sagatavo sevi, šķīsties Dievu priekšā no visiem pārkāpumiem, nepreizām lietām, grēkiem, ko tu apzinies. 6. Ierobežo dažādas lietas, kas tev varētu novērst uzmanību, un ļoti tie, kas novērš, ir dažādie sociāli saiti,
vai televīzija, vai kādi ieradumi varbūt, ko tu dari. Arī, ja, piemēram, tu esi tāds, kas regulāri iet uz sporta zāli, tu vingro, vai arī varbūt skrien, un tās ir ļoti labas lietas, bet tad, kad ir gavēnis, tev būs fiziski mazāk spēka, un tas tev var radīt lielāku izsalkuma sajūtu, un kad tas tev var novērst no tā galvenā mērķa, ka tu gribi koncentrēties un tuvoties Dievam. Vairāk piepildi savu laiku ar Dieva klātbūtni visādos veidos, un gavēšana nav tā, ka tu vienkārši neēd, bet gavēšana ir, ka tu to ēšanas laiku, ko tu esi tērējis vai gatavojot vai ēdot, vismaz to tu lieto lūkšanai, Dievvvārdu lasīšanai, ka tu apzināti tuvojies Dievam. 7. Nododies lūkšanai un Bībeles lasīšanai. Tātad daudz vairāk nekā tas būtu normālā dienā. Meklē katru iespēju, lai tu varētu tuvoties Dievam ar lūkšanu un Bībeles lasīšanu. Meklē papildus laiku, tas baros tavu garu. Mateja 4:4. Mateja 4:4, tad, kad Jēzu kārdināja sātans, un viņš teica, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tātad ņem šos Dieva vārdus, baro savu garu. Tad, kad tu nebaro viņu ar ēdienu, tu baro ar Dieva vārdu. Un arī ne tikai, ka tev ir šis gavēnis, bet vērt to par savu ieradumu, ka katru dienu tu klausies kādu Dievu vārdu sludināšanu. Mums ir brīnišķīgas iespējas caur internetu, dažādiem saitiem, tev pat nav jāmaksā. Tu vari pieslēgties un klausies Dievu vārdu sludināšanu, un arī lai tev ir Bībeles lasīšanas plāns, tas tev ļoti palīdzēs sevi saorganizēt regulāri Bībeles lasīšanā. Un man, piemēram, ir tāds plāns, ko ir sagatavojis. Es ļoti gribēju kādu plānu, un tad es nopirku, kad es biju Helsinkos, mācītājs Tomī Lehto, un viņš bija izdevusi tādu nelielu grāmatiņu Bībeles lasīšanas plāns, un tur ir ļoti labi pa nedēļām, pa dienām un pa nedēļām, un tad ir tā, ka, ja es iekavēju kādā reizē, kad nav iespējas tik daudzās nodaļas izlasīt, jo tas ir plāns visu Bībeli izlas vienā gadā, un es ļoti gribēju tā vairāk to Dievu vārdu. Un tad, ja, piemēram, es iekavēju kādā dienā, kad es nevarēju izlasīt to nodaļu daudzumu, tad es varu atkal atgriezties, un man vienkārši tā nedēļa aizkavējas. Tā kā tu vienkārši izvēlies priekš sevis, kas tev ir atbilstoši, cik daudz tu gribi to ticības izaicinājumu, bet Bībeles lasīšanas plāns ir ļoti, ļoti derīgi. 8. Pieraksti, ko Dievs tev parāda. Gavēņu laikā pieraksti. Dievs runā vienmēr, tikai mūsu ausis bieži ir cieta ar visādām citiem trokšņiem, ar citām skaļākām balsīm. Bet tad, kad tu nošķir sevi lūkšanā un gavēnī, tas apklusina miesīgo dabu un ļauj dzirdēt skaidrāk. Habakuka grāmatā 2:2, Habakuka 2:2, īpaši, kad mēs skatāmies no kādiem citiem tulkojumiem, tur ir skaidri teikts, uzraksti vīziju un dari to skaidru. Uzraksti, pieraksti vīziju, dari to skaidru, tātad pieraksti to, ko Dievs uz tevi runā. Un arī mācītājs Teds Šatlasvorts juniors, viņš saka, es vienmēr uzsveru, ka svarīgākā daļa nav tā, ka tu runā uz Dievu, bet svarīgākā daļa ir, ka tu sadzirdi, ko Dievs saka tev. Tātad gavēņa laiks ir īpaši, ka tu dzirdēsi, ko Dievs tev saka. Mums šodien ir 15 šie norādījumi, un tagad mēs ejam jau pie 9. Ir 15. Un es te drusciņi paņemšu tādu attēlu, padalies savā laika joslā ar kādiem citiem, kuriem tas varētu noderēt, un arī tas nekas, ka mēs jau esam vidū un vēl dažas minūtes un mēs beigsim, jo ja kāds saņem šo savu ziņu, kad ir par gavēni tāds raidījums, tad viņš noskatīsies sevi izdevīgā laikā. Tā kā ņem laiku un arī padalies ar citiem, un es arī sveicinu tos, kas ir kādu komentāru pierakstījuši, ka es varu redzēt tur Agija tur no sava tālā gala, un Mārtiņš vēl tālāk, un Krista, es pat nezinu, laikam tik tālu, cik Mārtiņš tik uz otru pusi no Rīgas, un visi tādi tālumnieki, un Ilmārs, un katru jūsu ģimeni, lai Dieva prieks ir, saka pēc manis, šī ir vislabākā diena manā dzīvē.
Jā, jo ar Jēzu katra nākošā diena ir daudz labāka. Tātad 9. punkts. 9. Nošķir sevi vienatnē, kad vien iespējams. Tātad, kad mums ir šis laiks lūkšanai un gavēšanai, cita lieta ir, kad mēs esam kopā ar cilvēkiem, un tur arī var būt kādas, kas novirz mūsu uzmanību, un mēs nevaram tik ļoti nodoties. Arī Jēzus nošķir sevi vienatnē. Tātad gavēšanas laikā īpaši nošķir sevi vienatnē, cik vien iespējams. Jo Jēzus norāja šeit Mateja 6:17. Mateja 6:17. Viņš sacīja, bet kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, un 18, kad tu nerādies ļaudīm kā gavētājs. Tātad mums, un tur vēl tālāk 18. pantā, kad tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam tēvam, kas redz slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Tas nenozīmē, ka tev vajag noteikti slēpties no visiem cilvēkiem, lai tikai viņi neuzzinātu, ka tu gavē. Jo, piemēram, ja tu gavē kopā ar savu bībeles studiju grupu, vai tu gavē kopā ar bībeles skolas studentiem, vai ar draudzi kopā, tad jau viņi zinās visi, ka viņi gavē kopā. Bet tas ir, ka tev nevajag speciāli tur iztaisīties un lielīties ar to, ka tu garīgi būtu kaut kāds īpašāks, jo redz, tev šodien ir tā gavēne, tas gavēns, gavēne. Tātad gavēšana, tas jau mūs noved pie nākošā 10. punkta, sargi savu sirdi un attieksmi. Sargi savu sirdi un attieksmi. Un lai šī attieksme ir pazemība, un tātad, kad tu nošķiries un tad, kad tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, tas iet kopā pazemība, nelielīšanās, neuztaisīšanās, it kā, ka tu būtu kaut kāds superīgāks, augstāks garīgā stāvoklī un tam līdzīgi. Lai gavēšana paliek starp tevi un Dievu, un Dievs redz, un viņš tev atalgos. 11. Tas tāds praktisks ir. Dzer daudz ūdeni, dzer daudz ūdens, un, ja nepieciešams, īpaši tad, kad ir garāki gavēņi, atpūties. Jo fiziski, ja mēs neēdam, mēs neuzņemam dabiski šo spēku, un ķermenis var būt nogurušāks. Te ir jautājums, vai var gavēt ar vīru kopā. Protams, var gavēt ar vīru, bet tu nevari otru cilvēku piespiest un teikt, es tagad gavēju un tev arī jāgavē. Jo gavēšana nav vienkārši disciplīna, bet tā ir sirds attieksme pret Dievu, ka mēs vairāk gribam meklēt Dievu. Un tātad tas arī prasa zinām tādu garīgu izsalkumu. Un ja ir konkrēta, piemēram, situācija ģimenē, tad ir ļoti labi, ja var vienoties vīrs ar sievu kopā par šo konkrēto situāciju un gavēt. Tātad dzer daudz ūdens un, ja nepieciešams, atpūties. Jo gavēšana, tas nav sots. Tas ir ļoti jāsaprot. Tas ir, ka mēs sevi disciplinējam, mēs nesodam sevi, mēs nespīdzinām savu miesu, bet mēs savu ķermeni disciplinējam. Un ķermenim šķidrums ir ļoti nepieciešams. Un 1. Korintieši 6:19, 1. Korintiešiem 6:19 saka, ka ķermenis mums ir svētā gara mājoklis, un mums nevajag spīdzināt savu ķermeni. Tad, ja ir gari gavēņi, tad ieteicams dzert arī sulas, vislabāk svaigi spiestas, nevis ar koncentrātiem, un buļļonu. Buļļonu tāds, kas ir vārīts no kauliem, kas ir nevis no buļļonu paciņām, bet ka no kauliem izvārās tur visas tās veselīgās vielas. 12. punkts. Gudri beidz gavēni. Tas ir īpaši tur, ja tu gavē, teiksim, nedēļu, vai 2 nedēļas, katrā ziņā nevajag iesākt ar tādu, iesāc ar dienu, un tad ar 3 dienām, un tad, kad tas jau tev iet tā labi, tad varbūt ņem vairāk. Bet gudri beidz, tas nozīmē, ka tad, kad ķermenis nav ēdis 7 dienas, tad ir tā visa gremošanas sistēma, viņa ir atslēgusies, un viņa atkal ir jāiedarbina. Tev vajag pamazām to iedarbināt. Ar mazām, biežākām maltītēm nepārēdies, nepiešķopē ar kaut kādu hamburgeru savu kuņģi, un tā, lai tas ir kaut kas viegli sagremojams. Jo, ja īpaši, ja tu esi dzēris tikai ūdeni, atkal gremošanas sistēmai ir jāsāk aktivizēties, un tādēļ esi gudrs, kā tu gavēni beidz.
13. Tūliņ būs līdz 15. un tālāk nebūs. Tad arī man nav vairāk vispār tie punkti. 13. Turpini lūkšanu un bībeles lasīšanu arī pēc gavēņa. Nekrīti atpakaļ. 1. Tesaloniķiešiem 5:17 saka, lai mēs lūdzam bez mitēšanās. Tātad, lai mēs lūdzam ne tikai tad, kad ir gavēns. Un gavēns ir ļoti laba lieta, kad mēs iemīlam lūkšanu, mēs iemīlam Dievu klātbūtni, mēs iemīlam svētos rakstus vairāk kā iepriekš. Un tad mums ir viegli turpināt, neapstājies, nedomā, es tagad esmu daudz lasījis, es varu kādu dienu nelasīt. Es tagad daudz lūdzu, es tagad kādu dienu varu nelūgt. Nē, tu esi ieripojis un turpini tajā. Un tātad esi nepārtraukti izsalcis pēc Dieva, nodod sev viņa klātbūtnē, viņa vārdam. 14. Sagaidi, ka nāks pretestība. Protams, ka ienaidniekam nepatīk, ka tu tuvojies Dievam, ka tu saņem viņa spēku, tu saņem atbildes par lūkšanām, bet paliec stiprs. Tu zini, ka ienaidnieks mēģinās dažādi izšaubīt un varbūt tagad nav īstais laiks, vai tur kāda slimības simptomu uzbrūk, vai kaut kas cits, bet Jēkaba 4:7 saka, pretojies sātanam, un viņš bēgs no tevis. Viens no ienaidniekiem ir arī mūsu izsalkums, un izsalkums, ka gribās ēst, loģiski, ka tu gāvēji, tev gribas ēst. Un tad tas arī var tā būt, es vairs nevaru izturēt. Bet tad ēd Dievu vārdu, piepild sev ar Dievu vārdu. Tātad mēs pakļaujam savu miesu, lai mēs meklētu to kungu. Un 15. pēdējais par rezultātiem uzticies Dievam. Citi zaudē drosmi, jo viņi domā, viņiem ienāk tādas domas prātā, tas neko nedeva, vai es gavēju vai negavēju, es jau būtu labāk tad ēdis un tam līdzīgi. Bet pat, ja mēs uzreiz neredzam šos rezultātus, Dievs strādā arī tad, kad mēs neredzam. Un svētdien mums bija tā dziesma, ko daudz Latvijā dzied, pat ja neredzu, zinu, tu strādā, pat ja nejūtu, zinu, tu strādā, vienmēr darbojies manī, vienmēr darbojies manī. Kur nu vēl vairāk, ka tu esi īpaši nodevies Dievam un viņa vārdam, un tu viņam tuvojies. Galatiešiem 6:9 ir brīnišķīgs Dieva vārds, viņš saka, ja mēs nepagursim, mēs pļausim īstā laikā. Tātad nepagursi, turpini, kaut arī tu neredzi, bet Dievs strādā, jo gavēns parāda, ka tu uzticies Dievam, un tev ir liela sagaidīšana. Saka pēc manis, es esmu izsalcis pēc Dieva. Es gribu tuvoties viņam, arī ar gavēni, un viņš mani svētīs. Āmen. Esi svētīts, un arī pēc beigām tu vari padalīties ar kādu ar šo tiešraides video par gavēni, lai tavs gavēns būtu efektīgāks. Āmen.